Daugavpils Universitātē šobrīd tiek realizēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētais projekts Daugavpils Universitātes studiju programmu kvalitātes uzlabošana un vides pieejamības nodrošināšana. Šī projekta ietvaros universitātē tiks ieguldīti 16,7 miljoni latu. Tās ir nebijušas investīcijas Daugavpils Universitātes vēsturē, un, protams, mēs esam priecīgi, ka mums izdevās šo projektu uzrakstīt un piesaistīt šādus līdzekļus. Tas būs studiju korpusa renovācija, tās būs pilnīgi jaunas laboratorijas, tās būs uzlabotas studiju vietas, veselā virkne programmu, un es domāju, tuvāko gadu laikā Daugavpils Universitāte būs grūti pazīt, tā taps pilnīgi jaunā kvalitātē. Projekta galvenais mērķis ir augstākās izglītības uzlabošana un Daugavpils Universitātes infrastruktūras modernizēšana un pielāgošana cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Šeit Parādas ielā 1 tiks izveidota jauns laboratoriju korpus, dabas zinātņu un inženierzinātņu laboratorijas. Šeit būs Vienības ielā 13 tiks renovēta koncertzāle un pielāgota koncertiem. Abi mācību korpusi tiks pārveidoti un pielāgoti cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Tas nozīmē, tiks izveidoti lifti ratiņkrēslu pacelšanai un uz kāpnēm tiks izvietoti pacēlāji, sliekšņu noņemšana, lai auditorijās būtu vieglāk iekļūt. Latvijas izglītības iestādēm piešķirtā Eiropas struktūra fonda naudas 100 miljonu latu apmērā sadalīta starp vairāk nekā 20 augstākās izglītības iestādēm. Latgalē šādi projekti tiks realizēti 3 mācību iestādēs. Struktūra fonda perioda investīcijas plānojot tika domāts par visām tām augstskolām, kurām ir viennozīmīgi būtiska loma Latvijas augstākās izglītības sistēmas kvalitātē un pastāvēšanā, jo mēs šajos laikos nevaram vairs atļauties guldīt naudu institūcijās vai iestādēs vai izglītības iestādēs, kuras mēs neredzam šeit pēc 20 gadiem. Šobrīd tiek veiktas iepirkuma procedūras, taču pavisam drīz universitātē sāksies vērienīgi rekonstrukcijas darbi. Kopumā tiks pārveidotas 86 auditorijas, kurās šobrīd ir pelēkas saplēsājušas sienas un dzeltenīgi pleķēni griesti, kas telpās izveidojušies no ēkas caurā jumta. Projekta laikā ir paredzēts renovēt arī universitātes mācību bāzi Ilgas, kurā notiks prakšu vietas un ekspedīcijas. Darbu gaitā tiek domāts arī par jaunajiem vecākiem un cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem. Tiks izveidotas bērnistabas. Jaunajiem vecākiem būs, protams, vieglāk studēt, jo bērni būs pieskatīti. Parādas ielas 1 bibliotēka tiks atjaunota un modernizēta un arī pielāgota cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, ne tikai kustību traucējumiem, bet arī ja ir problēmas ar dzirdi, tātad tiks ieklāts speciāls grīdas segums, kas mazina trokšņus. Tātad ļoti tiek domāts par cilvēkiem, kam ir šīs veselības problēmas, lai varētu iegūt augstāko izglītību. Eiropas struktūra fonda finansējumu universitātes pārstāvi vērtē kā iespēju mācību iestādei attīstīties. Ja nebūtu iesaistījušies šajā projektā, vai būtu iespējams veikt tik lielus darbus universitātē? Tik lielus darbus es domāju, ka nebūtu iespējams, jo Eiropas naudas ir ļoti liels atbalsts, un ja paskatās procentuāli, tad praktiski lielākā daļa mums ir tieši šīs Eiropas līdzekļi. Mēs esam ļoti veiksmīgi strādājuši līdzekļu piesaistē. Kopumā par universitāti runājot, dažādos projektos, kaut kur vairāk kā 15 struktūra fonda projektos, mēs esam jau piesaistījuši kaut pār 27 miljonu latu. Cik būtiska nozīme ir šiem te Eiropas struktūra fonda projektiem? Ir ļoti būtiska nozīme. Tas tikai parāda, pirmkārt, ka reģionā augstskolas var attīstīties, reģionāla augstskolas attīstīsies. Daugavpilī universitāte ir, bija un būs, un ka tie, kas nāks pie mums un nāks aizvien vairāk, viņi studēs ļoti labos studiju apstākļos, jo šie projekti, piemēram, paredz ne tikai, kā es teicu, modernās laboratorijas, piemēram, studentiem būs bērnu istabas un tā tālāk, arī sadzīves šie apstākļi mācību korpusos studentiem būs uzlaboti ļoti. No projekta kopējām izmaksām 16,7 miljoniem latu 85% ir Eiropas struktūra fonda finansējums, 7,17% valsts budžeta līdzekļi un 7,83% Daugavpils Universitātes finansējums.